Vai tu zināji, ka plaušas ir tavs galvenais svara zaudēšanas orgāns? Dod man 30 sekundes, es tev izstāstīšu, un nē, tas nav clickbaits, jo tu burtiski izelpo savu lieko svaru. Jautājums: kur pazūd sataustāmie tauki uz tavu vēdera? Es zinu, ko tu domā, bet brūnajam lācim pamatot savu alu, tas nepaņem līdzi ne grāmu. Ķermeņa enerģija no taukiem tiek iegūta sarojot ķīmiskās saites starp molekulām, kas veido taukus, bet pašas molekulas netiek iznīcinātas. Tās ar visu savu masu nekur nepazūd. Pārveidojot 1 kg speķa enerģijā, 840 gramus no šīs masas tu izelpos kā oglekļa gāzi, un aptuveni 160 gramus tu izsvīdīs, izšķurās un arī izelpos kā ūdeni. Bet lielākā daļa cilvēku nekad netiek līdz šai uzkrauto tauku izelpošanai, jo augsts insulīna līmenis neļauj viņu ķermenim tos dedzināt. Censties zaudēt svaru ar augstu insulīna līmeni līdzīgi kā censties padzerties no pudeles, kurai korķis pa pusē joprojām ir aizskrūvēts. Tieši tāpēc cilvēkiem ar augstu insulīna līmeni visu laiku gribās ēst. Jo, ja insulīns ir augsts, šūnas, tikko tev beidzās pēdējās maltītes pieejamā enerģija, nevar vairs paņemt to no rezervēm. Ja tu gribi kļūt par īstu taukplēsi, ēd ketogēnu uzturu. Jo ketogēns uzturs garantē zemu insulīna līmeni, kas ļaus šūnām ņemt enerģiju no uzkrātajām tauku rezervēm. Praktiskā valodā tas nozīmē, ka tev uzreiz gribās mazāk ēst. Pārsteidzošs simptoms pārslēdzoties uz tauku vielmaiņu ir tas, ka tu pirmajā nedēļā burtiski varēsi saost, kā tavs ķermenis dedzina toksiskos vidukļa taukus. Pats nozīmīgākais - tavs aknas sāk ražot jaunu degvielu, ketonvielas, kurām ir iekaisuma samazinošas īpašības visā ķermenī. Tas izskaidro, kāpēc man klienti, sakojot ketogēnam uzturam, regulāri normalizē asinsspiedienu, pat ja tas ir bijis gadiem ilgi paaugstināts, atvedās no policistiskā olnītas sindroma, atbrīvojas no medikamentiem otrā tipa diabētam, faktiski ievedot to remisijā, un no ārstiem, kas viņam teica, ar to būs jādzīvo visu mūžu, dzird jautājumu, kā tu atbrīvojies no savas aptaukojušās aknas. Tieši tāpēc es izvēlos izmantot ketogēnu uzturu, jo tas dod medikamentiem līdzīgi efekti, bet nevis vienkārši nomācot simptomus, bet reāli salabojot apakšējo metabolisko problēmu. Šobrīd es pieņemu jaunus klientus, dod ziņu, ja tu nevēlies likt kopā informācijas kripatus, bet tu gribi, lai kāds tev parāda, kā ievest ar uzturu savu ķermeni šajā metaboliskajā hormonu darbnīcā, lai tu varētu salabot gan savu veselību, gan arī zaudēt svaru.